Sveicināti Latvijas mācās klausītāji 3. epizodē. Šodien apskatīsim sižetā, kā graudiem un rapsiem veidojas cena, kas ir maģiskie burti MATIFs, vai formulas brauc tikai pa trasi, izrādās arī graudiem un rapsu cenai ir sava formula. Dodamies te noskaidrot pie mūsu graudu speciālistes Gintas Briedis. Dodamies! Šajā video jūs uzzināsiet vairāk par to, kā veidojas cenas kviešiem un rapšiem. Bieži vien saņem tādus jautājumus kā: kas nosaka cenas, kā tās veidojas, kas ir MATIF, kāpēc formulas ir pozitīvas vai negatīvas. Turpinājumā jūs saņemsiet pavisam īsas atbildes uz šiem jautājumiem. Kvieši un rapši ir tie produkti, kas tiek tirgoti dažādās pasaules biržās, atspoguļojot pieprasījumu un piedāvājumu attiecību tirgū. ASV tā ir Čikāgas birža. Šeit Eiropā, Latvijā plaši tiek izmantota Euronext Eiropas fondu birža. Daudziem no jums Euronext nosaukums var šķist svešs, jo esam ieraduši šo biržu saukt nosaukumā MATIF. MATIF ir saīsinājums no pilnā nosaukuma Francijas starptautiskais fjūčeru jeb nākotnes līgumu tirgus. 2000. gadā apvienojās Parīzes birža un Euronext. Tādējādi MATIF kļuva par daļu no Euronext Parīzes biržas. Neskatoties uz to, ka no šī mirkļa jau ir pagājuši vairāk kā 20 gadi, tomēr šīs industrijas dalībnieki gan šeit Latvijā, gan visā pasaulē joprojām to plaši atpazīst tieši kā MATIF. Ar MATIF visbiežāk saprot fjūčeru jeb nākotnes līgumu tirdzniecību. Kopumā vienlaicīgi tiek tirgoti 4 kviešu un 4 rapšu MATIF nākotnes līgumi, kas piesaistīti kalendārajam gadam un mēnesim. Kviešiem šie mēneši ir septembris, decembris, marts un maijs. Rapsim augusts, novembris, februāris un maijs. Katrs no šiem mēnešiem pirmkārt norāda darbības laiku, līdz kuram norisinās tirdzniecība ar šo nākotnes līgumu. Interesants fakts. Beidzoties konkrētā MATIF mēneša tirdzniecībai biržā, var tikt veikta arī fizisko graudu piegāde uz noteiktām certificētām noliktavām Francijā. Tomēr šādu piegāžu īpatsvars ir visai mazs. Attiecīgi nonākam pie otrā faktora, kas skaidro dažādo MATIF nākotnes līgumu nepieciešamību. Dažādie mēneši norāda uz piegādes periodu, kurā paredzēta fiziskā graudu piegāde. Ja kvieši tiek pārdoti ar piegādi ražas novākšanas laikā, vai neilgi pēc tam, tad kviešiem cenas fiziskajā tirgū pamatā tiek noteiktas pret decembra nākotnes līgumu. Rapsim tas būs augusta vai novembra nākotnes līgums, atkarībā no precīzāka piegādes perioda. Kalendārā gada pēdējos mēnešos rapsim tiek izmantots arī februāra MATIFs. Savukārt kviešiem tiks izmantoti jau marta MATIF mēneša līgumi. Ja piegāde paredzēta tikai pavasarī, pamatā cenas kā rapsim, tā kviešiem jau tiks noteiktas ņemot vērā maija MATIF. Vienlaicīgi biržā tirgojas nākotnes līgumi no vairākiem kalendārajiem gadiem. Atverot Euronext mājaslapu, redzam, ka šobrīd biržā tiek noteiktas cenas gan 2023. gada ražas krājumiem, gan gaidāmajai 2024. gada ražai, kā arī jau 2025. gada ražai. Tomēr jāņem vērā, ka veicot tirdzniecību ar nākotnes līgumiem, kuru darbības ilgums, jeb piegāde, ir vairāk kā gadu uz priekšu, var nākties gaidīt, līdz izdodas šo tirdzniecību veikt pie konkrētā cenas līmeņa. Citiem vārdiem, aktīvākā tirdzniecība notiek tieši ar tuvākajiem MATIF nākotnes līguma mēnešiem, tāpēc likviditāte ir augstāka un iespēja nonākt pie darījuma zibenīgi ir krietni lielāka. Svarīgi pievērst uzmanību arī tam, ka cenas dažādiem MATIF mēnešiem ir atšķirīgas. Atsevišķos tirdzniecības mirkļos tās reizēm var būt vienādas, bet te jau vienmēr tās ir dažādas. Šo attiecību starp diviem dažādiem MATIF līguma mēnešiem sauc par tirdzniecības starpību, jeb angļu valodā spread. Ierasti tirgū tuvākais MATIF mēnesis tiek tirgots ar zemākām cenām nekā vēlāku mēnešu MATIF līgumi. Citiem vārdiem,
Matif līgumu cena, kuru termiņš beidzas pēc 1 mēneša, parasti ir zemāka par tiem Matif līgumiem, kuru tirzniecības termiņš beidzas pēc 4 mēnešiem. Šāda situācija atspoguļo to, ka tirgus ir gatavs maksāt par piegādi vēlākā periodā, sedot vismaz daļu no izmaksām. Pamatā tās ir saistītas ar esošās preces piegādes saņemšanu tagad vai tās turēšanu un piegādes pārnešanu līdz vēlākiem datumiem. Starp šīm izmaksām ietilpst tiešās uzglabāšanas izmaksas, procentu maksājumi, apdrošināšana un citas alternatīvās izmaksas. Tomēr bieži vien tirgū redzam arī apgrieztu situāciju, jo tuvāka Matif nākotnes līguma cena ir augstāka nekā nākošā Matif mēneša cena, kas aiz tā seko, tad to dēvē par inversu tirgu. Šāda situācija tirgū var rasties dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, tas var atspoguļot to, ka konkrētajā mirklī pieprasījums ir lielāks nekā piedāvājums. Tāpat arī tas ir vērojams tad, ja tirgus sagaida to, ka nākotnē varētu būt liels piedāvājuma pieplūdums vai arī pieprasījuma kritums. Attiecīgi, tirgus norāda, ka nākotnē cenām ir jākļūst zemākām, un tas redzams kā cenu inversija. Būtībā tirzniecības starpības ar dažādiem Matif salīdzina nākotnes līguma cenas dažādos termiņos. Apgriezts, jeb inverss tirgus parāda nākotnes līguma cenas, kas laika gaitā samazinās. Savukārt parastā tirgū future, jeb nākotnes līguma cenas laika gaitā palielinās. Minimālā cenu kustība biržā ir 25 eiro centi. Euronext biržā cenu svārstību amplitūda vienas tirzniecības dienas, jeb vienas tirzniecības sesijas laikā nav ierobežota. Pretēji, piemēram, Čikāgas biržā ir noteikti maksimāli pieļaujamais cenu kāpums vai kritums vienas tirzniecības sesijas laikā. Raksturojot cenu svārstības tirgu, bieži vien metaforās tiek izmantoti tēli no dzīvnieku pasaules – buļļi un lāči. Ja cenas strauji pieaug vai arī tiek prognozēts cenu pieaugums, to mēdz dēvēt par buļļu tirgu. Pilnīgi pretējā situācijā, cenām samazinoties, tirgumu kļūstot lēnīgam vai arī prognozējot cenu kritumu, to sauc par lāču tirgu. Šie termini tiek plaši izmantoti visā pasaulē un apzīmē gan kopējo sentimentu par tirgus situāciju, gan arī to, kā katrs konkrētais tirgus dalībnieks redz cenu attīstību nākotnē. Ja esam pārliecināti, ka tirgus ir bullis un cenas nākotnē būs augstākas, lēmumi par pārdošanu visbiežāk tiek atlikti. Šāds ir kopējais redzējums, kas valda starp tirgus dalībniekiem. Tas dod stimulu cenām pieaugt. Tas tādēļ, ka visdrīzāk pircēju tādā situācijā būs vairāk nekā pārdevēju. Savukārt, ja prognozējam, ka tirgus ir lācis, drīzāk tiks izmantota jebkura iespēja pārdot pēc iespējas augstāk un ātrāk, lai samazinātu cenu kritumā ietekmi. Ja šāds ir kopējais skatījums par tirgus attīstību, tas nozīmē, ka visdrīzākais būs vairāk tādu dalībnieku, kas vēlas šos nākotnes līgumus pārdot, nevis pirkt. Tādējādi radot spiedienu uz cenām un sniedzot atbalstu lejupējošas tendences attīstībai ar cenu samazināšanos. Nav viennozīmīgi atbilžu par šo tirgus terminu izcelsmi, bet viena no biežāk minētajām versijām ir saistība ar to, kā šie konkrētie dzīvnieki uzbrūk un cīnās. Šīs metaforas ir dziļi iesakņojušās tajā, kā mēs apspriežam tirgus kāpumus un kritumus. Tie, kas nodarbojas ar fizisko graudu tirdzniecību, no savas pieredzes zina, ka cena fiziskajā tirgū parasti atšķiras no tās, ko mēs redzam biržās. Kāpēc tā? Tas skaidrojams ar to, ka cenas fiziskajā tirgū tiek koriģētas, ņemot vērā dažādus faktorus. Starp tiem var būt produkcijas kvalitāte un kondīcija, piegādes laiks, dažādas ar piegādi saistītās izmaksas, uzglabāšanas izmaksas, kā arī piedāvājums un pieprasījums, kas ietekmē konkrēto reģionu. Turklāt jāņem vērā, ka birža nodrošina mehānismu cenu noteikšanai kopējā līmenī, bet tā nevar pilnībā definēt cenu konkrētā piegādes vietā, jo vietējā piedāvājuma pieprasījuma attiecība nav tik labi zināma un ir atšķirīga dažādos reģionos, bet šeit Eiropā. Šo cenas atšķirību starp cenu biržā un cenu fiziskajā tirgū Latvijā ir pieņemts saukt par formulu. Citiem vārdiem, formula veidojas no cenas fiziskajā tirgū atņemot cenu, kuru mēs redzam biržā.
Formula var būt gan pozitīva, gan negatīva. Pozitīva formula ir tad, ja cenas fiziskajā tirgū ir augstākas nekā biržas cenas. Savukārt negatīva formula ir tāda, ja cenas fiziskajā tirgū ir zemākas nekā biržas cenas. Tāpat jāņem vērā, ka atkarībā no produkcijas kvalitātes formulas var svārstīties salīdzinoši lielā amplitūdā. Paskatīsimies piemērus. Ieejot mans latraps.lv sadaļā Latraps ziņas, redzam aktuālo kviešu formulu piedāvājumu 2023. gada ražai. Pirmkārt, redzam, ka atkarībā no kviešu kvalitātes formulu diapazons ir ievērojams. Piemēram, augstākās kvalitātes kviešiem formula ir pat plus 20, bet tajā pašā laikā lobrības kvalitātes kviešiem mīnus 40. Otrkārt, šeit redzam, ka kviešiem ar augstāku proteīnu saturu, sākot no 13%, formulas ir pozitīvas. Tas nozīmē, ka fiziskajā tirgū tieši par šādas kvalitātes kviešiem ir gatavi piemaksāt pie biržas cenas, un cenas ir virs konkrētā MATIF nākotnes līguma. Savukārt, zemākas kvalitātes kviešiem cena fiziskajā tirgū ir zemāka nekā biržā, tāpēc formulas ir ar mīnus zīmi, jeb attiecīgi fiziskā tirgus cena ir zem biržas cenas. Lai arī redzam, ka formulu vērtību diapazons ir visai liels, tomēr formulu svārstīgums ir salīdzinoši neliels salīdzinājumā ar cenu svārstīgumu biržā. Runājot par formulu vērtības pieaugumu vai samazināšanos, tēlēni tiek runāts par to, cik stipras vai vājas formulas konkrētajā tirgus situācijā ir. Ja cenas fiziskajā tirgū paaugstinās relatīvi straujāk nekā cenas biržā, tiek runāts par to, ka formula nostiprinās. Savukārt, ja cena fiziskajā tirgū samazinās straujāk nekā biržas cenas, šī situācija norāda uz formulu vājumu. Jāņem vērā, ka bieži vien cenu svārstības biržā ir straujākas nekā cenu izmaiņas fiziskajā tirgū, kas savukārt atstāja arī ietekmi uz formulu. Ja biržā notiek cenu samazināšanās, tad cenas visbiežāk samazināsies arī fiziskajā tirgū. Tomēr pastāv iespēja, ka cenas fiziskajā tirgū nemainīsies tik strauji. Attiecīgi, biržas cenām samazinoties, potenciāli tiks sniegts atbalsts formulu vērtības pieaugumam. Un otrādi, strauji pieaugot biržas cenām, pastāv iespēja, ka tas atstās ietekmi uz formulu, radot to vērtības samazināšanos. No šodien apskatītā varam secināt, ka ir produkcijas veidi, kuri tiek tirgoti biržā, kā piemēram kvieši un rapši. Attiecīgi pārdošanas cena fiziskajā tirgū šiem diviem produkcijas veidiem sastāv no divām komponentēm. Gala cena fiziskajā tirgū vienāda ar biržas cena jeb MATIF plus formula. Formulas vērtība mēdz sastādīt līdz 10–15% no produkcijas vērtības, jeb gala cenas fiziskajā tirgū. Tās vērtību nosaka piegādes vieta, piegādes laiks, produkcijas kvalitāte. Savukārt biržas cenas sastāda 85–90% no cenas fiziskajā tirgū. Katra no komponentēm ir svārstīga un to var ietekmēt dažādi faktori. Paldies, ka noklausījāties! Ceru, ka bija noderīgi. Atcerieties, ja jums ir jautājumi par graudu iepirkumu, Latraps graudu tirdzniecības eksperti jums palīdzēs.